Šajā video tiks parādīts, kā eksportēt uz failu ar paplašinājumu AV virtuālās mašīnas pārlūk programmā veikt eksportu. Uzspiežam pels labot taustiņu uz savas iecerētās virtuālās mašīnas, izvēlamies eksporta OCI. Kartiņā izvēlamies pie formāta. Tad izvēlamies Open Virtualization formātu 2.0, un pēc tam spiežam pogu Next. Nākamajā kartiņā, kas atverās, šeit mēs pie produktu varam nosaukt produktu, pie versijas mēs varam nosaukt produkta versiju. Tad spiežam pogu Finish, kur arī aizverās šis loks, un sākās virtuālās mašīnas eksports. To mēs varam redzēt virtuālās mašīnas pārlūkā labajā pusītē, kur parādās procentu. Tā, un tad, kad viss ir beidzies, varam atvērt katalogu, kur tiek eksportēts šis fails. Mūsu gadījumā šo failu eksportēja zem dokumentiem. Fails ir tt ubuntu 01.ov. Mēs varam virtuālās mašīnas saglabāt, lai, ja kādas kļūdas gadījumā mums salūž šī virtuālā mašīna, tad mums ir tāds labs veids, kā paņemt labo kopiju no esoša faila, kur jau mums jau viss ir sagatavots. Mēs varam veikt šo virtuālās mašīnas importu, kur mums jau viss būs gatavs un varēsim lietot. Šo opciju mēs varam izmantot, lai nebūtu visu laiku jāinstalē jaunas virtuālās mašīnas, bet mēs varam sainstalēt vienu virtuālo mašīnu ar minimālajām vajadzībām, saglabāt to failā, un pēc tam, kad mums vajag nākamo virtuālo mašīnu, mēs tikai paņemam un importējam no faila šo sagatavo virtuālo mašīnu un varam virtuālajā mašīnā likt savu pakalpojumu, rīku, veidot savu eksperimentu un tam līdzīgi. Tā kā šis veids ir diezgan labs dažādās situācijās. Tas arī ir viss.